Nu, ko godātie klausītāji, esiet sveicināti atpakaļ manā podkāstā Refleksijas. Mans vārds joprojām ir Ārtūrs Gaisma, un man ir sajūta, ka mēs neesam tikušies veselu mūžību. Jo pēdējo reizi es podkāstu ierakstīju, man šķiet pagājuši pirmdien vai kaut kas tāds, pēdējās divas nedēļas, šo es skaitu pie otras nedēļas, pagājušā nedēļa un šī nedēļa, tāds diezgan pielādēts, pilns ar darbiem un daudz, kas ir jāpaspēj. Tāpēc liekas, ka ir vesela mūžība pagājusi, kopš es šeit sēžu un runāju par to, kas ir ar mani noticis vai notiek vai notiks. Ir bijis diezgan aizraujoši un diezgan intensīvi. Pilns ar visādiem darbiem, montāžas, voiceover ieraksti, filmēšanas, viss kaut kas notiek un ņemu principā visu, ko man dod pretī. Atsakos tikai no dažām lietām, kur jūtu, ka nevajag, un viena no tādām, no kurām es laikam atteicos, es nesen iedomājos, cik, kā jau daži zina, es aizgāju no hip-hopa, un visādi iemeslu dēļ, baigi publiski neesmu par to stāstījis, kāpēc, varbūt kādreiz, bet es aizgāju no hip-hopa un tādā diezgan, kā lai saka, pa kaut kādiem 90%, teiksim tā, būsim godīgi, gan satura veidošanā saistībā ar hip-hopu, tātad karsts vai jebkāda baigi publiska paušana, izņemot to vienu epizodi ar Marko, bet tas cits stāsts. Un ļoti maz klausos hip-hopu, lai gan man burtiski tikko skanēja. Tāpēc saku, 90% es aizgājis, bet 10% tur kaut kur ik pa brīdim ielien kaut kas un atgādina un iedod kaut ko noklausīties un pats noklausos un pats uzspiešu kaut ko paklausīties. Un es kaut kad nesen iedomājos, varbūt jāuztais kaut kas līdzīgā formātā kā šis refleksijas, tikai par hip-hopu, kur es vienkārši tikpat vieglā formātā kā šis vienkārši papļāpāju par to, ko es esmu dzirdējis, ko es domāju. Man tur bija, pieņemsim, es atceros, ka es neuztaisīju līdz galam tās atskaņu sērijas par Roļiku un par viņa visur gājēju ceļu, un tā baigi līdz galam neizstāstīja, kāpēc man šķiet, ka viņš ir visur gājējs, un viņš vēl jau vairāk ir pēdējo gada laikā parādījis, ka viņš ir visur gājējs. Un es par to, man tur bija baigā doma apakšā un visādi fakti un pierādījumi, un baigi jaudīgi tur tas viss man likās un salikās kopā, bet tie, kas redzēja to vienu epizodu, pie tā arī palika, jo kaut kā es nesaņēmu pretī to, ko es cerēju, ka es saņemšu pretī no auditorijas, un te jau bieži vien jau ir tā, ka tev ir vienkārši jādara, un tad jau tā auditorija kaut kādā brīdī sāk dot pretī, bet es vienkārši neizturēju to, un tāpēc es uz to padevos, un līdzīgi tas laikam arī ar karsts saistībā un citu saturu par hip-hop, bet tad es mazliet pakuķetēju pagājušajā nedēļā ar domu, ka varbūt varētu kaut ko šādā formātā uztaisīt. Koķetējot nonāca līdz atbildē, ka nē. Un tas ir kaut kas, kas man raisīja pārdomas par to, ka gribās ielikt un uzkāpt atpakaļ uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem tu esi uzkāps arī iepriekš. Un lai cik man tā doma ļoti neliktos saistoši, jo hip-hops tomēr manā dzīvē ir bijusi tā kā diezgan nopietni sastāvdaļas teikt, un, ziniet, ir tās lietas, kuras tev vienkārši tik dabiski interesē, ka tu vari atcerēties tik random faktus par šajā manā gadījumā par kultūru, un tagad tās aizējot no tā prom pa 90% ir tāda, ko lai es daru tagad ar šo te informāciju. Es nesen Anetei prasīju, nosauc man kādu reperu, un es tev pateikšu kādu faktu par viņu. Un tā ir, un tas ir saistībā arī ne tikai tādiem lieliem hip-hop māksliniekiem Latvijā, bet arī tādiem mazākiem underground hip-hop gardēžu zināmiem reperiem, kuriem es agrāk ļoti pievērsu uzmanību, un tagad arī tajos 10% kaut kur man kāds iekrīt, un es pievēršu uzmanību un padomāju par viņiem, un tā man vienkārši dabiski tas interesē. Bet tā pieredze, kas man ir bijusi, esot iekšā šajā kultūrā, ir atstājusi kaut kādu tādu nelabu garšu, un līdz ar to, pat tad, kad nāk tās domas, un es pakuķetēju par to, kā būtu, ja es tagad varētu kaut ko tā kā pataisīt, kā es taisītu, un tā, nekas, kaut kādā ziņā tas ir tā kā, forša ideja un forša doma, bet kaut kā es veiksmīgi, man šķiet,
pagājušajā nedēļā nonāca pie tā, ka nevajag uz šī te grābekļa atkal kāpt. Es zinu, ka noteikti kādam interesētu, bet to, ko es no tā sagaidu pretī, man šķiet, es pat daudz prasu no auditorijas, un tā ir mana, tā kā tas ir akmens manā dārziņā, tā ir mana problēma, ka es pat daudz prasu no auditorijas un cilvēkiem, kas to klausās, jo tur viss tad būtu tagad jāiet analīzē, kāpēc tas ir pa daudz prasīts un kāds šobrīd ir tas satura patērētāja, tā skaitā man kā satura patērētāja šis veids, kā mēs to saturu patērējam un kādi ir mūsu ieradumi, satura patērētāja ieradumi. Un ir pa daudz laikam prasīts, bet tas nekas, arī tā kā man liekas veselīgi apzināties to, kur ir tie mūsu kaut kādi mīnus un tā kā, šo es laikam nevaru darīt. Es redzu, ka Latvijā ir, man liekas, vispār saturu veidojot, arī redzot kaut kādas tendences, kā cilvēkiem izdodas kaut ko sasniegt ar saturu veidošanu, un Latvijā, var redzēt, ka ir, ja tu mauc turpini darīt, tāpat kā pasaulē, kaut kādā brīdī kaut kas sanāk. Es acīm redzot, esmu bijis par vāju, lai pārkāptu pāri šai robežai saistībā tieši ar kaut kādu hip-hop saturu veidošanu. Un lai cik man ļoti tā tēma interesētu un cik es gribētu, reizēm vienkārši dabiski gribas par to izteikties un kaut ko pāanalizēt un kaut ko pateikt, liekas, varbūt, ka tā ir tāda kāpšana atpakaļ uz tā paša vecā grābekļa un lai cik arī saistoši šī doma tad vājuma brīžos tā kā nešķistu. Bet ko es iedomājos pagājušajā nedēļā koķetējot ar šo te ideju, ka šobrīd man esot ārpus kultūras, ārpus arī komunas, un šur tur jau es kādu reperi un hip-hop kultūras aktīvistu, lai ko viņš darītu hip-hopā, satieku, tomēr šobrīd es esmu tik distancējies no tā visa, ka šķiet, ka man tā šķiet, es neko neesmu uztaisījis, bet šķiet, ka tagad, ja man tagad būtu jārunā par hip-hopu, man pazustu kaut kāds politkorektums. Jo, hip-hopā, Latvijas hip-hopā ir tā, vai tu saki labu, vai arī tu nesaki neko. Un tas kaut kādā veidā palīdz saglabāt man šķiet to pozitīvo gaisotni par to, ka kultūrā viens otru atbalsta, un tas tādā, salīdzinot ar kaut kādām citām Latvijas kultūras šīm teritorijām, ne visām, protams, es negribu vispārināt, bet tas, ko par hip-hop daudz saku, un es piekrītu, hip-hopā ir jūtams šis te kaut kāds savstarpējais atbalsts starp jauniem reperiem, vecākiem reperiem, beatmakeriem un tā tālāk. Bet jā, tas tāda īsā refleksija par šo, par ko es nesen aizdomājos. Es vispār negribēju baigi par šito stāstīt, bet kaut kā jau 8 minūtes iekšā šajā podkastā, tā kā ja kādam šis interesē. Un kāpēc es to gribēju ieminēties? Artis no 3PK ir tikko izdevusi albumu, un atkal, kā šis izklausītos. Kāpēc? Par to politkorektumu, tas, ko es gribēju teikt, ka tagad man būtu diezgan vienalga tur pateikt pat par kādiem lielmeistariem Latvijas hip-hopā, ka man liekas, ka šis nav labi. Jo viss ir absolūti subjektīvi, un ja es pasaku, zinu, kas ir, man liekas, ka šitai albumā tā kā šits nebija labi, tas repers apvainojās, dienas beigās es zinu, ka, un viņam tas liekas labi, viņam tas liekas forši, kādam klausītājiem arī, kādam varbūt nē, kāds noklausās manu hot take par to, ka, hei, ziniet, šis albums man tomēr nešķita tur uz 10 vai uz 9, un tad, nezinu, cilvēkiem varbūt ir kaut kas, tā kā, ko viņi paņem, un tad viņam ar tā liekas, bet un tad tas repers apvainojās, un man šķiet, ka man šobrīd būtu tāds, tā kā, bet tas jau mans domas ir, tā kā, piedod brāli vai māsi, ka es tev esmu apvainojis kaut kā, vai aizvainojis, neapvainojis, tad sorry, un tā, liekas, tad šobrīd man liekas, ka man būtu vienalga. Jo ja es esmu godīgs, tad karsts laikos bija tomēr tas kaut kāds politkorektums, un mēs ar Abru, gan tad, kad ar Abru kopā veidojām projektu, gan tad, kad es biju solo, tad, nācās bišķiņ palavierēt un bišķiņ varbūt paturēt kaut kādas savas domas pie sevis, lai to reperi neaizvainotu, vai, jo mēs visi esam pazīstami, un kā tu tā ies un tur kritizēsi, un tam līdzīgi. Un tas, ko es saku, tā kā Vilhelms Meistars vienreiz ierakstīja
man liekas, Twitterī par to, ka Latvijas hiphopā ir tā vai nu saka kaut ko labu, vai nesaka neko. Lūk. Jā, bet atgriežoties, tad bišķiņ mētājos, bet atgriežoties tā kā pie tā Arta albums, jā, ir iznācis, un man Artis kā repers, kā tēls Latvijas hiphopā vienmēr ir licies interesants, un tas, ko es piefiksēju šodien noklausoties viņa albumu, viņš arī visu laiku liek interesantas storijas iekšā par to, kā viņam dzīvē iet, kas ar viņu notiek un tā. Un man, tas, ko es noķēru, lai gan Artis ļoti interesanti tā kā raksta, un daudzi droši vien klausītos, un es domāju, ka daudziem varbūt tur daudz kas lec skriet pāri, jo Artis ir tāds, kurš mēdz ļoti daudz ko teikt starp rindām. Bet tas, ko es noķēru, kas man ļoti patika, ka viņš arī pašreflektē par lietām. Viņš stāsta, cik viņš var būt atklāti runā par to, kas ar viņu dzīvē notiek. Gan mūzikā, gan arī tur Instagram storijos. Un mēs ar Abru nesen par šo te kaut kad pirms kādu laiku runājām arī līdzīgu tēmu par to, ka prasās no tā repera kaut kādu to atklātību, un ka tas ir tas, ko mēs, gan Abri, gan es novērtējam, ka stāst par tām lietām, kas notiek. Tas varbūt tā izklaides mūzika ir bišķiņa apnikusi. Mums personīgi. Labi, es tagad teikšu par sevi, varbūt Abram šodien kaut kas citādi, viņam liekas ir tik fani, un tas kas vajadzīgs. Droši vien nē, bet runāšu par sevi, ka jā, tas ir tas, kas mani interesē, kur tas cilvēks parādās, kur tas repers kā cilvēks parādās. Jā, un Artis vienkārši, man liekas, to dara, cik tas ir viņa spēkos, un cik viņš pats, man liekas, atrod tos veidus, kā atklāties tajā mūzikā un vispār. Jā, lūk, tāds mans īsās tā kā pārdoms, tas tā vienkārši arī, varbūt ne no hip-hopa, tāds vērtējot hip-hopu, bet vērtējot vienkārši kaut kāda konkrēta mākslinieka izpausme to, kā viņš to dara un ko es tajā novērtēju. Tas nav par tur tehnisko izpildījumu vai kaut ko tam līdzīgi, kur arī, protams, tur būtu ko runāt. Lūk, šādi izskatītos īsumā, tā kā ja es runātu par hip-hopu Latvijā. Bet, es mēģināšu šī te grābekļa neuzkāpt un turēties, jo man ir visādas citas lietas, kam pievērst uzmanību un kur virzīt savu enerģiju, un kur es arī redzu kaut kādu to pozitīvo, kur man vajag kaut kādu, laikam, reizēm to enerģiju atpakaļ vai redzēt kaut kādu jēgu, kāpēc es to daru, kas ir, piemēram, improvizācija, kur es redzu, cik cilvēkus tas ļoti iepriecina, palīdz justies labāk, justies brīvāk, kāpt savos nākamajos līmeņos, un tas ir tas, kur man ir tas mans fokus jālaiž, un man ir ļoti liels prieks katru reizi redzēt, kā improvizācijas māksla spēja palīdzēt, un tas ir tas, kur es gribu virzīt to savu enerģiju. Lūk, un vēl tur tādas lietas kā grāmatas rakstīšana, fotografija, vispār rakstīšana, mēģināt dalīties šī podkāsta rakstīšana un tā. Tas man šobrīd šķiet svarīgi, un sadalīt to enerģiju uz vēl daudzām citām pusēm, vienkārši tad visam nepietiek laika un ir grūti. Jā, tas tā kā es neesmu šobrīd labu laiku rakstījis grāmatu uz priekšu, es zinu, kas ir tā kā jāizdara, es zinu, kas ir jāuzraksta, es zinu, kā ir jāuzraksta, bet šobrīd tas process ir apstājies, jo vienkārši ir kaut kādas citas lietas, uz kurām jāuzvirz ir fokus, kas ir kaut kādi klientu darbi, un labi, es varētu tā vietā, lai rakstītu šo podcastu, varētu rakstīt grāmatu, bet arī šis man šķiet svarīgi, bet jā, tā grāmata, es ļoti ceru, ka viņa sanāks brīnišķīgi un jaudīgi un arī spēs kaut ko cilvēkiem atklāt un parādīt un iedvesmot. Bet jā, man tur ir vienkārši darīšanas vaina. Un tad jau pēc tam tur ir nākamais jautājums, kā to grāmatu ietērpt tā kā fiziski un cik tas izmaksā un kā to visu darīt, bet es domāju, ka arī tas būs foršs process un visam savs laiks. Un es ļoti gribēju, ka tas notiek rudenī, jo rudenī aprit 10 gadi, kopš es gāju sev pirmo Santiago ceļu, un tā kā grāmata ir par Santiago un vispār ceļu, un ne tikai Santiago ceļu, kas ir Spānijā, un arī šeit mums tepatās visu caur Latvijai vijās cauri, bet par to dzīves ceļu arī, tur daudz visādas lietas saistībā ar dzīvi, un ko es esmu ievērojis ar šo te ceļa prizmu, ejot Santiago, ko es esmu ievērojis, kā tas atskaņojas, jā, kā veidojas ceļa
Spānijā, tas, ko es esmu tur pieredzējis, kā veidojas atskaņa uz mūsu dzīvēm ārpus šī ceļa. Lūk, tad tāds liels, protams, uzdevums to visu ietērpt un skaidri aprakstīt un nekļūdīties. Labi, tur kļūdas sanāk, tas tā, nekļūdīties varbūt nebūs īstais vārds, bet būt precīzam, lai tā doma, tā, ko es esmu uztvēris, lai viņi nolasās. Lūk, tā kā ir, kur likt fokusu un foršas lietas man šķiet, kur likt fokusu un iebrist atpakaļ tajā tumsiņā, kurā es biju, kad es darījos hiphopā un bieži vien pēc katra podkāsta epizodes nācu mājās un domāju, ko es vispār daru, kam es šo daru un tā. Tā kā Marko ir absolūts izņēmums un tur prasītos varbūt kādreiz varbūt pastāstīšu, kāda interesēs, kāds ierakstīs komentāru, pastāst, kāpēc kāpēc tu taisīji to epizodu ar Marko, un tad es pastāstīšu, bet man liekas, ka es jau tur podkāstā gan daudz par šo te ieminējos. Lūk, tas par to. Pitbull koncerts atcēlās, kas man likās, citu par šo te runājot. Protams, līdzjūtība visiem, kuri nopirka biļetes un bija ieplānojuši savu laiku šim te koncertam. Ik pa brīdim redzu kaut kādu ziņu virsrakstu, kur tā kā nav skaidrs, kāpēc tas koncerts tiešām nenotika. Tur visu laiku runā par tām tehniskajām lietām un to skatu, ka viņi nebija droši, bet pēdējais raksts, ko es redzēju LSM vai Delfi bija, kur ka ir vairāk jautājumu nekā atbilžu par šo situāciju. Tā kā, nezinu, kas tur notiek. Kāpēc es šo gribēju teikt? Tāpēc, ka es pirms laika ievēroju, un padalīšos ar savu novērojumu. Man ir tikai 2 šādas pieredzes bijušas, un tā. Pirmā viena pieredze bija tāda, ka es redzēju, ka cilvēki tredos raksta par to, ka virs Rīgas lido drons. Un izrādās, ka tas drons bija kaut kāds vienkārši tur lidaparāts, nezinu, kāds planieris gluži nē, bet kaut kāds lidaparāts, maza lidmašīnīte. Informācija par to, ka tas ir drons nāca no Aldu Gobzem. Es viņam personīgi nesakoju, bet es redzēju, ka cilvēki tredos raksta, kā var būt tā, ka Gobzems tur raksta par šo te dronu un nekādas publiskas informācijas nav. Tā kā visi citi mēdī klusē un valdība klusē un tā. Un tad es redzēju vienu anonīmu kontu, kurš bija ielicis tieši, virs Rīgas ir drons, ielicis kaut kādu bildi ar to lidaparātu un tā. Un es iegāju tajā kontā, tas konts ir anonīms. Viņa konta pirmais ieraksts bija tikai saistībā ar šo dronu. Viss, vairāk nekas. Tikai šāds ieraksts. Protams, ko es secinu, ka šis konts tika uztaisīts tikai tāpēc, lai pateiktu šo te lietu, ka virs Rīgas lido drons. Un ka Aldis Gobzems par to ir kaut kādu ziņu padevis. Labi. Dīvaini, visādus secinājumus, sazvērestības teorijas, labi, varbūt ne, bet varam tā kā izvērst, bet labi. Un vakardien es nobloķēju to kontu, jo es bloķēju šos te anonīmos kontus, un vakardien es ieraudzīju, ka saistībā ar Pitbull koncertu vēl pirms tika oficiāli paziņots, ka Pitbull koncerts nenotiks, tredos es redzēju, ka tāds pats anonīms konts, cits nosaukums, protams, un tā, raksta par to, ka, klīst baumas, ka Pitbull koncerts nenotiks. Arī es ieeju šajā te kontā, tas ir šī konta pirmais ieraksts, un arī tur ir atsauc uz Aldu Gobzem, ka viņam, tā kā kā viņš var zināt šo, vēl pirms kāds mēdījis ir šo te tā kā vispār paziņojis un organizatori. 2 reizes šādi notika. Kas man liekas aizdomīgi, ka abas reizes atsaucās uz Gobzemu, abas reizes bija par kaut kādu, vienā reizē bija par kaut kādām baumām saistībā ar dronu, otra reize par to, ka koncerts atcelts. Nezinu, man nav nekādas sazvērestības teorijas, man vienīgais minējums ir, ka Aldis taisa sev tredu kontus, kur viņš slavē sev, ka viņš jau zina šo te informāciju un vēlāk šī informācija nonāk publiskajā telpā. Kaut kas tāds, ko es ievēroju. Man liekas, dīvaini. Es bloķēju šos te kontus. Viņi, protams, tiem pirmajiem ierakstiem, man liekas, tredi arī kā platforma pirmos ierakstus ļoti pušo sabiedrībai un lietotājiem, un plus vēl viņi ir tādi tendenciozi un vērsti uz kaut kādu clickbaitu un
baumas, protams, un tas, kas cilvēks interesē. Tāpēc viņiem arī diezgan liela šī lietotāja iesaista laiki, atbildes šiem ierakstiem un tā. Jā, tas par to, jā, vēlreiz visiem līdzjūtību visi tie, kur netikuši šo te koncertu. Es iegāju vakar pēc 12 tredos, un man vienkārši visa timelines ir pilns ar to, ka kādam ir slikti, kāds stāsta par to, ka varēja kaut ko labāk izdarīt, tad ir kaut kāda ļoti daudz joku saistībā ar šo. Tāda liela lieta, jā, kas ir notikusi. Visi ļoti gaidīja šo te koncertu. Jā, vēl viena liela lieta, kas ir manā dzīvē notikusi, un šī ir šīs epizodes šķiet galvenā tēma, jo es arī ļoti random par šo stāstīšu, varbūt šurp turp, tāpēc atvainojiet, nav man baigi strukturētā šī te refleksija, tur baigi pārdomātājs, vienkārši mēģināšu padalīties ar visu, kas ir noticis. Mēs ar Aneti bijām aizbraukuši uz mūsu kristīgās draudzes nometni. Tie, kas varbūt ir palaiduši garām, mēs gada sākumā abi divi iesvētījāmies draudzē. Tad tie, kas varbūt nezina, ir kristība process, ko parasti veids bērnībā, bet veids arī pieauguši cilvēki, tādā apzinātā vecumā. Un iesvētības savukārt ir iesvētības tā kā draudzē. Un tur kaut kāds konkrēts, man liekas, vecums ir, cik var tur iesvētīties. Un tad tu esi tā kā iesvētīts draudzē, un šīs te draudzes tā kā pilntiesīgs loceklis. Kā es saprotu, es varbūt kļūdos kaut kādās niansēs, bet jā. Daudziem, labi, gan jau kā, es atceros, ka man tas ieraksts par to, ka es esmu kristietis, bija diezgan lasīts, diezgan daudz pārsūtīts, es nezinu, ka šo ierakstu tā kā sūtīju šurp turp, bet jā, es biju padalījies ar to, kāpēc es esmu nostājies šeit, un nevis kāpēc, bet tā kā vairāk es esmu nostājies šeit uz šī te pamata, uz kristietību, uz Kristu un kristīgās pasaules šo te, kā saka, skatījumu, bet uz kristīgās pasaules Dievu. Tas, kāpēc mans garīgais ceļš ir atvedis līdz šejienai, tas būtu pavisam cits stāsts, un varbūt kādreiz es šķiet vēl neesmu gatavs publiski ar to dalīties latviešu auditorijai, ārzemju auditorijai, es domāju, ka es būtu, bet latviešu auditorijai laikam, ka vēl nē. Es esmu dalījies cilvēkiem privāti, bet publiski laikam būtu vēl es neesmu tam gatavs. Bet īsi ieskicējot, tas nav noticis tā kā nenormāli, tā kā pēkšņi, tas ir bijis diezgan ilgs ceļš, un ja man vispār jāatzīmē kaut kāds savu ceļa sākuma punkts, tāda garīgā ceļa, apzinātā garīgā ceļa un garīgo meklējumu sākuma punkts, tas varētu būt tas pats 2016. gads, kad es devos pirmām kārtām Santiago ceļā pirmo reizi. Tur visādas lietas notika un dažādas atklāsmes, un tālāk Ziedoņu muzejs man aizveda es sāku strādāt Ziedoņu muzejā, un tas man aizveda pie daudz gudriem cilvēkiem, kas vēl vairāk raisīja kaut kādus jautājumus un ziņa, kā meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Bet tas tāds negluži kristīgais ceļa sākums, bet tieši garīgais vispār šādu jautājumu lielu uzdošana un tā, bet tāds kristīgais ceļa sākuma punkts ir kaut kāds 2019. Gada pašas beigas, kad visādu apstākļu un notikumu dēļ es atradu šo te kristīgo ceļu un sāku to pētīt, un sāku pētīt Kristu, un sāku pētīt kristīgo Dievu, un tā, kristīgais Dievs varbūt nav pareizais termins, bet, lai jūs saprastu tā kā to konkrēti, kuru virzienu. Lūk, un šie te visi meklējumi un atbilžu meklējumi un jautājumu uzdošana, liela jautājumu, un es domāju, ka daudz, kas varbūt šo podcastu klausās, jums ir tādi paši jautājumi ir joprojām iespējams, vai ir bijuši, kādi bija man visu šo gadu laikā, bet te es esmu nonācis, un mēs abi divi ar Anetu esam nonākuši, un kaut kā tas ceļš mums tur tā diezgan forši ir vedis, bet, kā jau es teicu, varbūt kādreiz. Bet tas, ar ko es gribu padalīties, jā, mēs bijām uz kristīgo nometni. Kāpēc mēs tur bijām? Jo Aneta vienu dienu atnāca mājās, un mēs draudzē esam nesen. Mēs pagājuši rudeni mēs izgājām tādu alfas kursu, kas ir tā kā kristīgās ticības pamati,
kur var iet un, ja tu, pieņemsim, tev interesē šīs tēmas un interesē kristietība, tad tā ir vieta, kur tu satiecies ar tādiem pašiem jautājumu uzdevējiem un jau kristiešiem no draudzes, un tad tur ir dažādas lekcijas, un pēc lekcijām ir diskusijas par to, kas dzirdēts lekcijā. Nu jā, un mēs tur aizgājām, meklējot šo ceļu, un no tā izrietējot tālāk tas, ka mēs sapratām, ka mēs gribam arī iet iesvētas procesu un ka mēs gribam precēties baznīcā, un tas iesvētas process prasīja to, ka mēs, tas, ka mēs gribam precēties baznīcā, prasīja to, ka mēs arī iesvētamies, un tālāk jau iesvēta mūs aizved līdz tam, ka tā baznīca vēl jau vairāk meiko sensu precēties baznīcā, un tālāk tad mēs mūsu ikdiena jau kļuva par dievkalpojumu, katru svētdienu jau kļuva par mūsu ikdienu, ko es, ja pirms gada man šo teiktu, ka tā būtu, es droši vien neticētu, ka tā varētu, bet jā, mēs katru svētdienu ar kaut kādiem retākiem izņēmumiem dodamies uz dievkalpojumiem. Nu, lūk. Un Aneta tur iesaistījās vēl Alfas kursā kalpojot un tur taisot testu un iesaistoties diskusijās, un tad viņa atnāca mājās vienu dienu un teica, ka draudzē būs nometne un ka man arī ir jābrauc. Tā kā viņa teica, ka sievai arī ir reizes, kad ir jāklausa obligāti sievai, un šī ir tā reize, un ka mums ir jābrauc, un ka nav variantu. Un tā liesmiņa viņas acīs man pārliecināja, un reizēm ir tā sajūta, ka, te nevar neteikt. Un nav jau vienīgā reize, kad tur es piekrītu Anetei. Sievi gudra, sievai labas domiņas ir un bieži nāks piekrist. Bet šī bija tāda reize, tur viņa atnāca un pateica, šitā jābūt. Ir tā kā, tāds labi ir. Ja tu saki tā, tad braucam. Man bija, protams, līdz pat nometnes sākumam un vēl bišķīt, protams, bija kaut kādas skepse un kaut kādi stereotipi, jo es nekad neesmu bijis kristīgā nometnē, un es nezinu, ko tas nozīmē, un vispār man tas draudzes koncepts arī tikai palēnām top skaidrs, ko tas nozīmē, kāpēc tas ir svarīgi, jo tas nav tik pašsaprotami, un, protams, man arī visādi tur stereotipi ir bijuši saistībā ar to, un joprojām ir kaut kāda droši vien, bet viņi ar vien vairāk mainās, un es ar vien vairāk ieraugu un saprotu, bet jā, tie stereotipi par kristiešiem un to, kādas ir kristīgās draudzes un tā, un īsumā, ja man tā jānoraksturo, mums bija brīnišķīga pieredze šai nometnē, un man šai nometnē es kristiešus, vai konkrēti mūsu draudzi, ieraudzīju no citas puses, un ka var būt arī šādi. Ka nevis var būt, bet ka ir arī šādi. Jo, būsim godīgi, arī es esmu savos garīgajos meklējumos ejot, un arī pirms tam skolas laikā mācoties vēsturi, un arī joprojām redzot mūsdienās ir diezgan daudz piemēru, kāpēc uz kristiešiem skatās ar šķībām acīm vai nosodoši. Tā kā to nevar noliegt. Tur sākot ar krusta kariem, ar kaut kādiem pedofīlijas skandāliem, un ko tik vēl ne. Un es atceros, saistībā ar šo, kas bija pie Dāvida Gleškas runāties par mīlestību, un es Dāvidam uzdevu, man liekas, šīs sarunas laikā arī, bet kā var būt tā, ka kristietība un Kristus sludina tik daudz labu lietu, bet tomēr mums ir šie nevis labu lietu, bet tā kā labu būtu ļoti maigi teikts. Bet mums ir šie ļoti sliktie piemēri par kristiešiem, un man šķiet, ka viņš ļoti precīzi pateica, un es tajā brīdī vēl to tā baigi nesapratu. Man likās ļoti laba atbilde, bet es tikai arvien vairāk sāku saprast, ko tieši šī atbilde nozīmē. Viņš teica, ka mūsu brāļu māsas ir kļūdījušies, un mums ļoti sāp šīs kristiešu kļūdas un kaut kādi lielie pārdarījumi citiem un tam līdzīgi. Nav tā, ka tur kristieši šo atzīst. Tas ir vienkārši tāds, ja mēs tā īsi reducējam uz to, kas tas ir vienkārši cilvēka daba, sačakarēt
labas lietas, un tā mūsu grēcīgā daba ir vienkārši tas, kas mūs bieži, un kārdinājuma daba ir tā, kas mūs ieved šādos situācijās, un bieži vien plīvojot ar šo plīvojošo kristiešu karogu pa priekšu, tiek darīts visādas arī sliktas lietas, kas vispār ir pretrunā ar kristietību kā tādu. Un tad loģiski, ka šādi stereotipi un kaut kāda sajūta un priekšstati par to, kāda ir kristiešu un kristīgā baznīca, protams, ka viņi veidojās, un man ir ļoti grūti pārmest, protams, šādas stereotipus, un man pašam tādi ir bijuši. Bet, paldies Dievam, es esmu bijis gan atvērts, lai spētu uzklausīt un atvērt sirdi kristietībai un tā. Citādi es tik tālu nebūtu nonācis. es domāju, ja man būtu tā kā, nē, ir šitā, un tā kā tas, ko jūs darat, tā kā viss ir slikti. Bet jā, par ko man mainījās tās domas, tā nometne, pirmkārt es atbraucu un es domāju, kāda var būt kristiešu nometne, un man tā nometņu pieredze vispār ir bijusi tā kā diezgan, es teiktu, ir cienījama, lai es spētu tā kā pateikt, vai ir forša nometne vai nav forša nometne, jo ļoti daudz Young Media Sharks nometnes, ļoti gana daudz personības akadēmijas nometnes un vēl visādas tur viesošanās nometnēs, tā kā es esmu redzējis visādas jauniešu pieaugušo nometnes no visādiem tā kā leņķiem. Pats gan es esmu bijis 2 nometnēs kā dalībnieks, tā ir Young Media Sharks 2013. gadā un pagājušajā nedēļā mūsu draudus nometnē. Tā kā man kā dalībniekam vispār nav bijusi tik liela pieredze, kā tad, kad es esmu bijis kādā komandā nometnē un kaut ko strādājis pie šīs nometnes kaut kādas veidošanas. Bet, es atbraucu, un tas, kas man pirmais pārsteidz, ka šī ir vienkārši parasta nometne. Ir dažādas aktivitātes, tur piedzīvojuma diena, kur ir cilvēki sadalās grupās un iet taisa visādas uzdevumus iet, un mēģina krāt punktus un mēģina uzvarēt šajā piedzīvojuma dienā kā komanda. Tad tur ir dažas intervijas ar cilvēkiem, kas ir kristieši, bet tā kā intervijas ar viņiem par viņu konkrēto tur nodarbošanos. Tur pieņemsim dizainu, mums tur bija viesos viens bērnu ķirurgs, ilgadējs un tādas lietas. Un, protams, tur ir arī šī te garīgā piešprica. Ar ko es ar to domāju, ka no rītiem, ko mēs nevienreiz neaizgājām, bet agri no rīta ir lūkšana brīdis, tad ir tur rīta vingrošana, un tad, kad rīta vingrošana sāk iet uz beigām, tad mēs tikai modāmies augšā un gājām uz brokastīm. Un pēc brokastīm tur rīta uzruna par to, kas vispār norisināsies šodien, kāds ir šodienas plāns un programma. Un tad ir šī tā kā lekcija par tēmu, un, protams, tās tēmas ir kristētīgas, lielās nometnes, visa lielā tēma bija seko man, un tad bija katru dienu kaut kāda konkrēta tēma, tā kā kam sekot, kam nesekot, kā sekot un tam līdzīgi. Un tad ir kāds lektors ar lekciju, kas, protams, ir garīgi piesātināta un tad pēc šīs te lekcijas cilvēki sadalās grupiņās un iet diskutēt par to, ko viņi ir dzirdējuši. Super interesanti, un tas, pie kā es arī ejot alfas kursā, mans kaut kāda priekšstati jau tad lūza par to, ka nav tik, ka tie cilvēki vismaz mūsu draudzē, manā pieredzē, es nekad neesmu juties, ka man kaut kas tiktu uzspiests. Ir bijuši, protams, tur diskusijas un lieli jautājumi, kur man ir grūti piekrist ir grūti piekrist un kaut kas tā kā disonē. Protams, tādas lietas ir bijušas, bet nekad nav bijusi sajūta, ka kāds man kaut ko uzspiestu un teiktu, ka ir tikai šādi un viss, un ka man ir tikai šādi jādara un viss. Un arī šajās diskusijās pēc šīm lekcijām daudz dažādu viedokļu, sajūtu un izpratnes par to konkrēto tēmu, par ko lektors ir stāstījis. Ko es mēģinu to pateikt, ka šo es nebiju gaidījis. Šis ir droši vien tas tāda priekšstata, kas ir daudziem un ir bijuši arī man, par to, ka
nevar visus, protams, likt vienā maisā, un tas ir tas, ko mums nemitīgi sev ir jāatgādina. Tas, par ko es šobrīd stāstu, ir mans draudzes locekļi, un tas, ko es varu teikt, ka viņi ir atvērti cilvēki, jā, kristieši ar to savu ticību kaut kādām konkrētām lietām un konkrētam virzienam, bet tādi jau esam mēs visi ar kaut kādu ticību, kaut kam konkrētam vai nekonkrētam un ar savām kaut kādām pārliecībām. Un tas tā kā teikt, hei, man garšo saldējums, bet manam draugam Ilmāram saldējums negaršo. Lai kā es viņu, tā kā mēģinātu tur pārliecināt, vai ko viņam tas saldējums negaršos, bet viņš spēja pieņemt to, ka man garšo, un es spēju pieņemt arī to, ka viņam negaršo. Es šeit tādu izmetu, protams, kaut kādu asāku acu skatienu vai kādu joku par šo, bet tas nekad nav bijis tāds, tā kā, ka mēs tagad nedraudzēsimies. Tā kā es ļoti sajūtu šo te atvērtību arī pret kaut kādiem saviem jautājumiem, kur man reizēm liekas, varbūt šito kristiešiem nevajag jautāt vai nevajag šito teikt, bet jā, tas ir kaut kas tāds, ko es sajūtu. Un vēl viena lieta, ko man liekas daudz, es esmu dzirdējis, un man arī ir bijis tā kā, es esmu lasījis, un pašam ir gan jau bijis šādi priekšstati kaut kādā brīdī par to, ka reliģiozi cilvēki, tā skaitā kristieši, ka viņi nav kritiski domājoši. Un mums ir tādi gan jau skaļi piemēri bijuši, kas mums liek tā domāt par to, ka cilvēki, ka kristieši vai vispār reliģiozi cilvēki nav kritiski domājoši. Un es saprotu šo, no kurienes tas var nākt, jo kāds droši vien skatās un domā, kā var ticēt tur kaut kādai tur grāmatiņai, kas tur ir sarakstīti tur, un kaut kādiem neredzamiem tēliem un tur vīram uz mākoņu maliņas un tam līdzīgi. Kāda tur kritiskā domāšana, ko tu tur tagad stāsti. Bet tas, ko es ieraudzīju, tur baigi neizplūstot tur detaļās, kāpēc, bet ka nē, kristieši tomēr ir arī kritiski domājoši kaut kādos jautājumos. Un kāds teiks, ka tur ir pretruna, jo kā tu vari ticēt tam, kas ir rakstīts Bībelē un tam, ko mums ir atnesis Kristus, kā tu vari tam ticēt un paralēli būt arī kritiski domājoši. Tur taču ir noteikti kaut kāda pretruna. Un gan jau kaut kādā mērā tā arī varētu tā kā traktēt, ka tā ir pretruna. Bet es teiktu, ka tā ir super laba iezīme, jo, kā mums viens draudzes brālis Krišjāns teica, ka viņam terapeiti laikam ir teikusi, ka katram cilvēkam vajag kaut kādu reliģiju un kaut kam ticēt. Kas tā arī droši vien no psiholoģijas viedokļa tā droši vien arī ir, jo ja mēs neticam nekam, tad mums droši vien pazūd kaut kāda, varbūt jēga. Mēs katrs pats varam uzdot sev jautājumu, kas ir tas, kam mēs ticam. Kāds teiks, ka tas ir visums, kāds teiks, ka tā ir vienkārši daba un evolūcija vai jā, katram kaut kādām enerģijām, kaut kam mēs ticam, kaut kur mēs virzam šo savu ticības enerģijas spēku. Un jā, es nezinu, varbūt ir kāds, kurš saka, ka viņš absolūti nekam netic, bet tas tik un tā reducējās, bet tā kā sasummējās uz to, ka kaut kam jau tu tici, pat tad, ja tu netici, tā kā tu vienkārši izsvītro, kas ir tas, kam tu netici, un tad kaut kur tur starp to visu ir tas arī, kam tu tici. Man šķiet, atkal šis viss ir tā kā ņemiet ar gana daudz gramu sāls un paši domājiet, es tikai reflektēju un dalos ar to, ko es šobrīd jūtu un kā es šobrīd domāju par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem. Bet jā, šī ir viena tāda lieta, pie kā es nonācu, ka hei, kristieši ir arī kritiski domājoši. Atkal, ne visus var ielikt vienā maisā, es šo disklaimeru metīšu tā kā cik uziet līdz vai, ja gadījumā es aizgājis pa tālu un labu laiku šis nav dzirdēts un kāds šo klausās, tā kā es atgādinu. Visus nevar likt vienā maisā, šī ir mana pieredze, un man šī pieredze ir bijusi ļoti laba, un man ir salūzuši daudz stereotipi. Tas nenozīmē, ka es tagad uz pilnīgi visiem kristiešiem skatos, tā kā, tur viss ir kritiski domājuši. Nebūtu ne. Tas tā kā pateikt, ka visi politiķi zog, vai ka... nezinu, tūlīt mēs iebrauksim kaut kādā rasu stereotipu paušanā, un to jau laikam šo pēdējā laikā ļoti labi izdarīja, tā kā Sabils vīnfestivāls, tā kā, bet varat iedomāties visus kaut kāds rasu stereotipus un likt visus vienā maisā.
Bet jā, tā ir viena lieta, pie kā es nonācu, pie tādas atziņas, vēl viena tāda atziņa, pie kā es nonācu, ir, es esmu bijis vairākās, tur pieņemsim nometnēs, kur tu izej no tās nometnes ārā, un tā nometnes komanda ir tāda, un tā pieredze, ko jūs esat guvuši, ir tāda, ka tev ir sajūta, ka tā ir ģimene. Ka tev ir sajūta, ka tu ar šiem cilvēkiem ies līdz pēdējiem, līdz galam, šie cilvēki būs tavā dzīvē ļoti ilgi, un tev ar viņiem saskan vērtības, un ar viņiem ir ļoti forši pavadīt laiku, un forši strādāt pie kaut kādiem konkrētiem projektiem, tajā gadījumā pie kādas nometnes, vai, jau kāds cits projekts. Es esmu bijis tādās situācijās, arī tur, pieņemsim, runāju par hip-hopu iepriekš, arī par hip-hopu man ir bijusi šī sajūta, ka mēs visi esam tur viena liela ģimene, un mēs visi iesim tur līdz galam, viens otram palīdzēsim un tam līdzīgi. Manā pieredzē, agrāk vai vēlāk, šīs te ģimenes, vai šī te ģimeniskā sajūta, viņi vienkārši sašķīst. Un tas vienojušais elements, kas ir vai šis darbs nometnē, vai šī te konkrētā interese, kultūra, hip-hop kultūra, vai man būtu vēl visādi piemēri, ko nosaukt, ar laiku, cilvēkiem mainās intereses, nesakrīt laika, lai tur tā kā atgrieztos, tur pieņemsim, nezinu. Man ir bijuši daudz kolēģi, un man vispār ir tāda īpatnība, tā kā, ja es esmu ar kādu strādājis kopā, es tam cilvēkam pieķeros uz visu dzīvi, un visbiežāk tas nav apusēji, un tas normāli, tā ir, es teiktu, ir vairāk problēma man nekā tam cilvēkam vai vispār kopumā. Bet jā, un šīs ģimeniskās sajūtas, kas man ir bijušas šādas, viņas ar laiku vienkārši ir izplēnējušas un beigās vienkārši sašķīdušas pavisam, un šobrīd varu teikt, ka vienkārši nav aktuāls. Un viņas ir bijušas tādas vairāk iluzoras. Tas ir bijušas tādas baigās ilūzijas, ka tā ir. Tas, ko es sajūtu nometnē esot, ir pirmkārt tas vienojošais elements, kas ir kristiešiem, kas ir draudzē, ir Dievs un ir kristietība, un tur ir visas šīs te labās vērtības un lietas, ko Kristus mums ir nesis un mācījis. Un mēs, pat ja jūs neesat kristieši, kas šo klausās, es domāju, ja jūs palasītu šo te jauno derību, jums būtu, es tā domāju, ka jums būtu grūti nepiekrist tām vērtībām, kas tur tiek nestas. Un tur, starp citu, ļoti labi var redzēt, ka arī Kristus mācekļi ir ļoti šokēti par šīm te lietām un zināšanām, ko Kristus ir atnesis. Tur pieņemsim tādu vienu no tādām, man liekas, visi ir dzirdējuši par to, ka mīli savu tuvāko kā sevi pašu, un var redzēt Bībelē, ka mācekļi ir apjukuši, ko tas nozīmē, kā tā var vispār. Ka tajā laikā tas ir acīm redzot bijis kaut kas tāds, kas ir vienkārši tam laikam neaptveram, ka tā var būt. Un mūsdienās tas ir kaut kas tāds, ko mēs tā kā mēģinam kultivēt, cieņu vienam pret otru, tā kā rūpes vienam pret otru, nedara citam to, ko tu negribi, lai nodara tev, un tā. Pat neesot kristieši, tas ir kaut kas tāds, uz ko mēs uz kā ir balstīta mūsu kaut kāda morāls, kā sabiedrības morāls kaut kādi pamati. Un tā ir tikai viena lieta, tur ir vēl vesela čupiņa. Lūk, un tātad ir šis te viens lielais vienojošais elements, pie kā cilvēki, tas nav sezonāls. Cilvēki un kristieši tā kā nemitīgi atgriežas. Arī atkal es lieku visus vienā maisā, bet tā nevar darīt, jo ir kristieši, kas arī atkrīt no draudzēm, kuri beidz pārstāja ticēt kaut kādu iemeslu dēļ un tam līdzīgi. Bet pieņemsim, ka nē. Pieņemsim, ka ir šis te vienojušais elements un šī te draudze un kristieši visu laiku tiekas tajās svētdienās uz dievkalpojumiem, šādās te sadraudzībās, kas ir nometnes vai tur mājas grupiņas pēc dievkalpojumiem un tam līdzīgi. Un neizbēgam tev ar šiem cilvēkiem līdzīgi kaut kādās nometnēs vai projektos vai kaut kādā vienojošā lielā interesē, tur šiem te cilvēkiem sadraudzējies un jums izveidojas kaut kāda saikne un veidoja šīs te ģimeniskās saiknes un ģimeniskās sajūtas. Un tas, ko es noķēru, ka, pirmkārt, mums tā draudze arī tāda diezgan sena ir, un visi tie cilvēki jau gadiem viens otru pazīst, jaunieši tur viens otru pazīst, viņi jau kopš bērna kājas, un tur jau kādam tā ir 11. nometne,
Un viņi nemitīgi atgriežas, un tā ģimenes, tas kodols, nu, viņš tā kā neizšķīst, jo šis vienojošais elements ir nezūdošs. Tad Dievs un kristietība un šis virziens, viņš ir nezūdošs. Ja tur, pieņemsim, ir kaut kāda nometne notiek, vai šis te projekts, nu, viņš ir uz kaut kādu laiku nogriezni, šis te beidzās, un nākamgad it kā būs atkal, bet tad jau ir atkal cita komanda, un cilvēki ir pamainījuši intereses savus, un viņiem ir citas iespējas, nu, tā kā, citas iespējas parādījušās, un viņi novirzījušies no šī projekta kaut kāda. Un tad loģiski, ka šīs te ģimeniskās saites, viņas vienkārši ar laiku sašķīst. Ja? Es, man liekas, jau šo te atkārtoju kuru reizi, bet jā, lai pasvītrot šo te domu. Un draudzē tā nav, vispārinot. Bet draudzē tā nav, un šie cilvēki tiešām ir šī te ģimeniskā sajūta, un šī ģimene ir balstīta uz šīm te kristietīgajām vērtībām, uz ko arī mēs mēģinam balstīt mūsu kaut kādas sabiedrības, vismaz rietumu sabiedrības uzskats un vērtības. Un tāpēc tas vienojušais elements, tas, ka tie cilvēki viens otru pazīst un rūpējās viens par otru un balstās uz šo savstarpējo cieņu un mīlestību, tas viss tur ir jūtams un tik lielu mīlestību starp tik daudz cilvēkiem, es neatceros, ka es būtu jūtis. Un tā man bija tāda liela atziņa, ka šī ir forša sajūta, kur cilvēki, nu, mums par spīti tam, ka mums ir kaut kāda viedokļa atšķirības. Jo ir, protams, starp kristiešiem arī ir kaut kāda viedokļa atšķirības un kaut kādas izpratnes atšķirības un tā, protams. Bet par spīti tam visam ir šī siltā sajūta ar mīlestību piepildītā, ka lai kāds tu būtu, lai kāds būtu tev tās, tur, nezinu, mums kaut atšķirtos tur viedokļi, vai tu esi tur baigi introverts vai baigi ekstraverts, tomēr es to mīlestību tur diezgan ļoti sajūtu. Un tā bija patīkama sajūta. Redzēt, ka mūsu sabiedrība var būt arī šāda. Jo es ko šādu esmu redzējis, protams, nometnēs strādājot un kaut kādos ilgākos projektos, es, protams, šo esmu redzējis, jo man ir palaimējies strādāt šādās komandās, kur šī mīlestība arī ir, arī par spīti kaut kādām tur viedokļu, pieredžu atšķirībām un tam līdzīgi. Bet tā atšķirība ir tāda, ka tas kaut kad pazudīs. Tas ir iluzori, tas kaut kad izšķīdīs, bet šis te ir šī ticība, kas savāk tos cilvēkus kopā un principā aicina mūs kļūt labākiem, mīlošākiem, un tā viņa tur ir tā iesakņojusies un tik jūtama un tik centrāla, ka tā sajūta, viņu nevar nemanīt. Protams, tam vajag laiku, jo tu ieej tai draudzē, mēs esam cilvēki, un mums ir reizēm tur grūti tur komunicēt savā starpā, grūti atvērties un grūti šīs saiknes veidot un uzticēties vienam otram. Tās visas lietas, bet tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši prasa laiku, un vienā brīdī, kad tu sajūti noķer to, man liekas, kas supervērtīgi sajūta, un protams, mums kā cilvēkiem, kā jau aitām, kā bērnu dzīvniekam, mums gribās arī kaut kur piederēt, un protams, man šķiet draudzēm tāda neatņemama sastāvdaļa, ka tie cilvēki kaut kam pieder un kaut kur var būt vērtīgi, jo tur katram ir kaut kādas zināšanas un iemaņas un prasmes, un tad tās visas tiek liktas lietā, un to var redzēt arī šajā draudzes nometnēs. Tur vairāk, mēs tur bijām 180 cilvēki, tā skaitā bērni, un vairāk nekā puse no šiem cilvēkiem pielika savu roku, lai šī nometne notiktu. Tā kā iedomājieties, vairāk nekā puse, tā kā ja tur 180 cilvēki, tur ir 100 plus cilvēki, kuri iesaistījās kaut kādā veidā, vai tas bija ar trauku mazgāšanu, vai ar tur skaņas tehnikas apskaņošanu un salikšanu, vai ar ēdienu tur nešanu kaut kādu, vai manā gadījumā mēs ar Anetu iesaistījāmies piedzīvojumu dienas organizēšanā. Bijām daļa no šīs komandas, un es biju viens no šīm te pēc lekciju grupiņu vadītājiem, gan palīgs, gan arī novadīju. Man bija tā iespēja novadīt, un kaut vai šādas, tā kā mazas, it kā tie darbiņi varētu kāds teikt, bet tomēr, un visi kopā, tā kā mēs veidojam šo te pieredzi. Tā kā tāda forša atziņa un sajūta, un vēl vienu atziņu no šīs, ko es noķēru šajā nometnē, bija
Es esmu bijis ļoti daudz jauniešu, bērnu un jauniešu nometnēs, un atkal palaimējies šajās nometnēs būt kopā ar bērniem, kas ir brīnišķīgi. Nu, tur katrs pa savam forši, rēcīgi, gudri un tā. Un man mazliet es dabūju noķert šo kaut kādu sajūtu, esot arī nometnēs ar bērniem. Viņiem tur bija savs jauniešu pasākums, un starp citu nometnē bija arī kartingu sacensības, elektrokartingu sacensības. Tā kā es jums saku, tā kristiešu nometne, viņi tā kā principā ir tā kā nometne, kādu mēs to varētu iztēloties ar visādām aktivitātēm, vienkārši tādu garīgo piešprici ar kristietības piešprici tam visam. Un es bišķiņ biju tajā starp tiem jauniešiem, un tas, ko es noķēru starp viņiem, tur tie vecumi ir dažādi, un katrs jaunietis arī, protams, ir individuāls, un katram ir tur, kā man draudzene Dats saka, katram savu ornamenti ir un tā, bet, un atkal, var jau būt, ka es kļūdos, jā, bet šis ir tas, ko es redzēju, un tā man pieredze, starp šiem bērniem un jauniešiem tā savstarpējā komunikācija, un tas, kā viņi viens pret otru izturās, arī bija tāda cieņpilna, pieņemoša, mīloša, par spīti tam, ka tur kādam ir kāds ornaments, jo katram ir, tas tiek pieņemts un mīlēts, un tā kā nav, tāda sajūta, ka nav jautājumu par to, neviens tur netiek izsmiets, un tā, man sajūta, var jau būt, ka tā ir, jo visi ir cilvēki, un bērni ir bērni, un tur, protams, arī kaut kādi konflikti var būt un rasties, un tā, bet tas, ko es noķēru, bija šī sajūta, un tādu, par spīti tām, ka man visās nometnēs citur ir bijusi foršas pieredzes, bet kaut kāda tur tā atšķirība ir. Un es to norakstu uz to, ka visi šie bērni, viņi tiek audzināti kristietībā, ar kristietīgām vērtībām. Un es to kaut kā sajūtu no šiem jauniešiem. Un tad forša sajūta bija. Atkal, man trešo reizi saku, mana pieredze, varbūt, ka es maldos, un varbūt ka tā nav, varbūt, ka bērni ir bērni un jaunieši, tā kā viņiem tur arī varbūt ir visas šīs te kaut kādas, kāpēc, lai tur nebūtu mobbings vai ne savā starpā, bet tā sajūta bija tāda, ka nav tur tā mobbinga, ka ir tas, kā mēs gribētu redzēt šo sabiedrību. Cieņpilni, pieņemot viens otru viedokli un kaut kādus uzskatus, pat tad, ja mums nav jāpiekrīt, mums nav jāspiež balsojot, bet jā, ka mēs uzklausam un ieklausamies un pieņemam, ka tā ir. Un, protams, saņemam pretī to pašu, ka arī mūsu viedoklī ieklausās, pieņem, un varbūt mēs viens no otra kaut ko varam paņemt. Tas ir kaut kas, ko es, man liekas, jau vienā refleksija epizodē stāstīju. Un, jā, braucot prom, kā Aneta teica, ka sajūta tāda, ka mēs būtu Santiago nogājuši, jo tā tiešām bija. Anetei savu procesu bija, man bija atkal savu procesu, atklājot visu šīs lietas, ar kurām es dalos, laužot šos stereotipus un nonākot pie tāda secinājuma, ka nav tik traki ar tiem kristiešiem. Ja? Es nezinu, vai kāds no draudzes šo te klausās, vai atkal reizēm mēs ar Anetu arī mēs tā runājam, nes ko var teikt, nes ko nevar teikt. Bet tad sajūta, ka var teikt, ka nav nekas tāds, ko nevar teikt, un viss, ko es šobrīd šeit stāstu, nav nekas tā kā, nezinu, pret ko tas varētu būt. Es vienkārši dalos ar to, kā es jūtos, un kāds ir šis sajūtas un priekšstati, un man liekas, ka baigi forši. Un atkal, varbūt, ka citur ir citādi, un pavisam noteikti, jo draudze veido cilvēki, un tas, kāda ir cilvēki, tas, protams, veido to sajūtu par to, kas tas ir un kāds tas ir. Tā kā nevar teikt, droši vien, ka visas draudzes ir tādas, bet, un es nesaku, ka kādas ir sliktākas vai kaut kas tāds, absolūti nē, vienkārši to, ka varbūt, gan jau, ka kaut kur ir citur ir kaut kādas citas atšķirības, un tas ir kaut kā citādi, bet tas jau normāli ir. Tas tā kā darba kolektīvos, un tu aizies strādāt uz uzņēmumu X, un tur ir tāds kolektīvs, nejūties ērti, aizies uz uzņēmumu Y, tās pašas nozares uzņēmumus, bet tā sajūta ir labāka, un tas ir pateicoties tam, kāda cilvēki tur ir. Un jā, tā kā, jā, forša pieredze, biju pārsteigts, un paldies sievai, kas atnāca to vienu ziemas vai agri pavasara dienu,
un teica, ka mums ir jābrauc, un es teicu, labi ir, un es piekritu doties šajā pieredzē, un jā, man šķiet, mums bija tāda forša pieredze. Un jā, ēdām arī pistāciju saldējumu. Mums bija, es kaut kad tredos biju redzējis, ka viršos ir pistāciju saldējums, man likās, jāpamēģina, bet vietējos viršos nav. Tur ir tikai tie 3 pārējie varianti, un jāsaka tā, tie ir tā meh. Lai gan es esmu ļoti liels viršu mīlētājs un atbalstītājs, bet jā, un tad bija, kad es ēdu to pirmo viršu saldējumu? Mēs tur nometnes laikā mēs bijām Engušas baznīcā, un mēs braucām no Engušas baznīcas atpakaļ, iebraucām Tukumā viršos, un paņēmām to pistāciju. Ļoti labs pistāciju saldējums. Man šķiet, ka labākais pistāciju saldējums tirgū. Ierakstīju tredos, ka viršiem nevajadzētu padoties un vajadzētu turpināt laist ārā šos saldējumus un neierakstīt to, bet tas, ko es nodomāju, ka tie pārējie saldējumi, kas ir viršos, viņiem vajadzēja būt, lai mēs nonāktu pie šī pistāciju saldējuma. Viņiem vajadzēja rāpot, lai pistāciju saldējums varētu skriet. Un jā, un man liekas, ir super, un es ceru, ka virš pie šī turēsies. Man tredos viena sieviete atbildēja, ka tas esot drūvas pistāciju saldējums, un ka viņi varot kastēs nopirkt veikalos. Mēs vakar bijām veikalā, neredzējām nekur tādu. Bija citi varianti, tur Manhattan, tur pistāciju saldējums un tā, bet drūvas tieši neredzējām, tā kā nezinu, var jau būt, vienkārši nebija tajā veikalā. Bet jā, ir 56 minūtes jau šim ierakstam, diezgan pagari šī epizode sanāca, bet ceru, ka bija interesanti. Man te vienkārši tā hip-hop tēma uz 20 minūtēm, man liekas, aizgāja, un vēl visas šīs draudzes nometnes padalīšanās ar šo. Ceru, ka bija interesanti. Ja kādam kaut kas sakāms, rakstāms, droši rakstiet. Man uzrakstīja bijusī skolas biedrene Cindy, kur mēs šādi tad kaut kur satiekamies vai online, vai, labi, nesatiekamies, bet tiksimies gan jau salidojumā novembrī. Un viņa uzrakstīja, ka viņai forši klausīties, jo mana balss atgādina par limbažiem. Ja, mēs limbažnieki esam. Un šī visu kaut ko es būtu paredzējis gaidīt, visādas refleksijas no cilvēkiem, kā viņiem pārdomas ir bijušas, vai kaut kas, ko viņi sadzirdējuši, vai kaut kas tāds. Bet kaut ko šādu es negaidīju. Ka forši arī šādu ziņu saņemt un aizdomāties par to, ka kādam šis rezonē arī šādā veidā. Tā kā forši. Paldies visiem, kas klausās. Spiediet like, spiediet subscript un gaidiet nākamo epizodu, un ja jums ir kaut kādas tēmas, par ko jums liekas, jau Jenot Artūra gaismu parunā par šo, tad, protams, droši uzrakstiet. Es vēl neesmu iemetis tur to jautājumu linku, kur var uzdot tos jautājumus, bet gan jau kaut kad es tādu uztaisīšu. Un tā, jā, ceru, ka jums bija interesanti. Turiet savus sirdis atvērtus, prātus gana kritiskus, bet ne pārāk, lai tā sirds gana atvērta var stāvēt vaļā. Jā, lai mīlestība, lai forši, un tiekamies jau nākamajā epizodē. Peace!